Vess Motors, Toyota un Ostas.lv piedāvā 101. Rūts. Labvakar! Lielais rūciens atkal sākās. Pilnīgi piekrīt. Nu ko, lažoļā! Lažoļā! Šodien mums ciemos būs Raimonds Trokšs. Tas nekas formāls. Tu esi samācījies. Viņš ir beidzot, viņš ir samācījies. Jau ir ciemos. Runāsim par ko? Par vienu pasakainu labu foršu pasākumu. Es nezinu, vai viņam liekas, ka tā ir pasaka, bet man liekas, ka viņam tieši arī liekas, joprojām tā ir pasaka. Noteikti ir pasaka. Ok, bet runāsim jebkurā gadījumā par Eiropas rallija čempionātu posmu Latvijā nākošā gada pašā sākumā. Rallijas Ventspils Liepāja 2013. Tieši tā. Ciemos mums būs Ostas.lv, Raivis Ērmans un Dainis Maldutis, vēl viņi nav parādījušies, bet no ceru, ka viņi mūs dzird un arī būs. Un, protams, mēs kā vienmēr runāsim ar mūsu Vess Motors jauko pārstāvī. Antu. Jā, spīkeri. Jā, tieši tā. Okay. Ar Antu. Okay. Un, citu, Ostas.lv arī šodien svin līdzīgi tādu zīmīgu dienu, kā mēs ar tevi iziešanu tautās, jeb tīmeklī. Un, redzi, Ostas šodien pastāstīs, kā tad viņiem ar to lietu soku. Savukārt mēs jums, mīļie, varam pateikt, ka šodien ir tā diena, kad mēs tiešām svinam tīmekli, svinam internetu, svinam rūcienu. Rūcienu iziešanu tautā ne tikai radioviļņos, tā ka par to visu. Bet par to vēlāk. Pēc mirkļa, protams, arī par to, kas tad nedēļas nogalē sagaida mūsu motoru sportā. Tieši tā. Un mazliet par to, kas, protams, ir bijis šī pagājušā. Protams. Okay. Labdien, Anta! Vēlreiz labdien, Anta! Gads, tā kā, tagad tiešām var teikt, beidzot parādīs sniedziņš, tas nozīmē to, ka gads lēnām tomēr tuvojas noslēgumā. Saki, kāds tad noskaņojums ir Vess Motors autocentros? Arī tāds jau uz gada beigas, no tā? Jā, vispirms sveiciens no Vess Motors draudzīgā kolektīva visiem radio 101 klausītājiem šajā gaišajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Protams, arī pie mums autocentros ir jau ienākušas pirmās Ziemassvētku noskaņas, salonos skan Ziemassvētku mūzika, dedzinam jau adventas sveci. Neviens vairs nestrādā. Nē, tā gluži gan es negribētu teikt, protams, mielojamies ar piparkūkām, tā kā mūs visus viennozīmīgi ir pārņemas svētku noskaņa, ko tad mēs tālāk cenšamies nodot arī mūsu visiem autocentra apmeklētājiem, un ceru arī, ka ik viens no jums ir jau sācis iejusties Ziemassvētku noskaņās, jo pie mums Vess Motors šis ir viens no burvīgākajiem laikiem gadā, jo mēs ticam, ka iegādājoties jaunu Toyota tieši Ziemassvētku laikā, tas ir kaut kas mazliet īpašāks nekā jā, tā varētu būt. Sacīt, interesanti, vai iegādāties jaunu auto, tas ir pār, teiksim, jums ir zināms tas vai ne, vai bieži tiek izvēlēts par dāvanu, piemēram, kaut vai nolikt uz zem Ziemassvētku, teiksim, eglītes, atslēgas. Jā, tieši tā arī notiek. Protams, jā, ir cilvēki, kas savus mīļotos Ziemassvētkos iepriecina tieši ar jaunu auto. Viņi tā ir atnāk un pasaka, man vajag mašīnu Ziemassvētku dāvanai. Jā, tas vairāk tieši notiek pie auto atdošanas, un, protams, tas ir pavisam ideāli, tas ir jauns auto, jā. Un kurš gan no mums īstenībā negribētu saņemt Ziemassvētku eglītes jaunu auto? Egons nē, protams. Nē, man jau liekas, ka tā ir perfektākā dāvana, jā. Tā kā, šajos svētku brīžos, protams, mēs arī esam īpaši parūpējušies, lai tas viss notiek svinīgi un svētku noskaņu. Tādēļ arī mums pašiem, arī autocentra darbiniekiem, tas ir tāds īpašs mirklis, jo šīs emocijas, ko cilvēks rada, saņemot šādu dāvanu, viņas ir ļoti iedvesmojošas. Un mums, protams, arī pavisam vienkārši iemesls, kādēļ mums tas viss patīk, kuram gan negribētu būt šī cilvēka vietā. Es domāju, gan. Tad tur tagad filmās, teiksim, notiek, jā, tu tā auto tur ir dekorēts ar lentītēm, ar bantītēm, tur ar puķītēm, ar baloniem, teiksim, jā, tādā šampānietis, tur visam. Godīgi sakot, es arī gribētu man kāds uzdevums jaunu Toyota, jā. Bet interesanti runāja par šo te gadu vispār, jā. Kādi Toyota modeļi ir tādi, teiksim, populārākie, ko šajā gadā ir izvēlējušies Toyota pircēji? Šajā gadā vispopulārākais modelis viennozīmīgi ir Avensis. Jā. Starp citu, Avensis vienmēr ir bijis viens no populārākajiem modeļiem Latvijā, bet šī gada sasnieguma pamatā noteikti ņēmāms vērā fakts, ka pavasarī Avensis piedzīvoja modeļu atjaunināšanu, jā, gan dizainā, gan tehnoloģijās. Tad top 2. vietā seko stilīgais pilsētas crossovers RAV4, ko starp citu šobrīd ir iespējams iegādāties par īpašu cenu, jo nākamā gada martā autocentrā jau gaidāms jaunās paudzes RAV4, un vēl viens tāds karsts jaunums, tikko esam publicējuši RAV4 fotogrāfijas mūsu Facebook lapā, tā kā visi laipni aicināti apskatīties, kas RAV4 izskatīsies, jo arī pati Toyota vispasaules prezentācija šim modelim fotogrāfijas prezentē tikai šīs nedēļas sākumā.
sākumā. Nu, mums jau pašiem liekas, ka šis jaunais RAV4 vislieliskākais RAV4, kāds jebkad ir radīts. Nu, lūk, tā. Nu, visi viņi forši ir tie, kas bijuši, godīgi sakot. Katreiz ir arvien labāks un labāks. Tas ir otrajā vietā pirktākais, ja? Jā, un tā. Trešajā? Nu, Topa trīnieku noslēdz Toyota komercauto Hilux, ja, ko vairākums izvēlas uzņēmumi, kas jau ir pārliecinājušies par Toyota izcilo kvalitāti, izturību, uzticamību, un tā arī izvēlas šo auto savam uzņēmumam. Man liekas, ka būs Land Cruiserīts atjaunotais, nu, arī jubilejs. Jā. Jo zielām pa pilnam ir. Nu, bet Hilux, tas ir tops, es pats viņu braucu Liepājas rallijā. Ja tu brauc no ceļa nost, bet tas Land Cruisers ir bišķi ērtāks, bet tāds pats brauc nost, kur tu gribi. Nu, tieši tā. Tas bija vairāk iepriekšējā gadā, jā, tā, kad sekojam, tā tad nākamajā 4. vietā ir Hedgebacks Auris. Ja? Un tad sekoja gan tevs iemīļotais ceļu karalis Land Cruiser. Nu, šito man var uzdāvināt, ja galīgi nav ko dāvināt. Antā, viņam atslēdziņas. Jā, nu padomāsim kaut ko. Jā, atļauj viņam vismaz iekāpt. Interesanti teikt, ka top 5-niekā ir, nu, kā pateikt, principā ir 3 apvidus auto. Tāds vispār interesants fakts. Man likās, ka vispār vajadzētu būt Aurisam, tas, kurš ir tas pārdodākais. Jā, bet arī ziņās esam noteikti dzirdējuši, ka ziņo, ka Latvijā ir topā, tā teikt, cilvēkiem izvēlēties tieši bezceļa auto vai, teiksim, SUV vai crossoverus. Tāpēc mums nav ceļu. Nu, ko? Vai ne? Nu, viens vienīgs bezceļš. Viens vienīgs bezceļš, jā. Nu, tā kā arī Toyota pircēji ir iecienojuši ērtības, ko mūsu braukšanas apstākļos piedāvā tieši apvidus klases automašīnas. Vispār mēs kopumā, teiksim, runājam par Toyota, nu, vispār modeļu klāstu izmaiņām šajā gadā, tad jāsaka, tas vispār ir ievērojami paplašinājies. Tiešām jūtam, jo, piemēram, Toyota hibrīda modeļu ģimene kļūsi, manuprāt, lielāka vispār kā jebkādi, jā. Toyota vienīgais autoražotājs, ap citu, kur klāstā ir jau 5 hibrīda automobīļi, hibrīda modeļi jau esošiem hibrīda modeļiem, ko mēs zinām jau sen, jau ir Prius un Auris. Tagad pievienojas Yaris, Prius Plus, un pat hibrīda modelis, ko uzlādēt no elektrības rozetes, tas interesantais, jā, tas Prius plugin, jā. Kā jau teicu, arī Avensis tika atjaunināts, arī Land Cruiser V8 jaunais, jā, Verso 5 atjaunināšana. Kādi jaunumi tad vispār vēl ir gaidām jaunajā gadā? Man pat nezinu, ko vēl pateikt, nu? Nepārtrauk jaunumi. Jaunumi būs, noteikti. Un šobrīd jau mēs zinām visu Toyota plānu nākamajam gadam, un, protams, gaidām jaunos modeļus ar lielu nepacietību. Jau janvārī, iedomājieties, jau pēc mēneša, jau janvārs, jaunais gads, Ves Motors autocentros nonāks jaunās paudzes Auris, tad februārī jaunās paudzes Verso, martā iespējams viens no gada gaidītākajiem jaunumiem jaunās paudzes RAV4. Jau martā. Jā. Augustā jaunās paudzes Corolla un Auris Touring Sports ar pagarināto virsmu. To mēs gaidām. Jā, mums tas nosaukums patīk. Touring Sport, tas paskaties uz bildēm Google. Jā. Tā kā jaunais gads arī būs jaunu modeļu piepildīts, bet jau šobrīd par jauniem modeļiem ik viens var uzzināt, apmeklējot mūsu mājaslapu www.ves.lv/Toyota, kā arī, protams, gaidam ciemos Ves Motors Toyota autocentros Ulmen gatavē 125 un Rīgas Siguldas šosejā 2. Jā, es gribēju pajautāt, kad jūs beidzot, par pārējiem man vēl tā mazliet, bet kad jūs man beidzot atvedīsiet GT86 ar manuālo pārnesumu kāru? Jautājums. Jā, tā kā klienta pieprasījums ir. Bet, protams, ka viņš ir. Jā, viens klienta pieprasījums ir gadu ziņā. Es pieprasīju pirmā brīža, kad es to mašīnu ieraudzīju internetā. Būs Oskar priekš tevīm noteikti. Super. Pirmais uzzinās. Atvad viņam parāda, kad ir un ar to pietiek. Citādi taisīt jaunu ātrumkārtu. Ok, paldies, Anta, kā vienmēr no Ves ir jaunumi, ka mēs dzirdējam ne tikai tagad, bet vēl būs. Toyota strādā. Protams. Toyota nepajogam. Paldies jums. Paldies. Atā, tikšanos. Klau, senior. Kaut kas bija pagājušajā nedēļā? Mūsu platumgrādos īsti nē. Nu, zinā, mūsu platumgrādos beidzot ir sniegs. Mums ir tas brīdis, kad īsti tā kā jaunā sezona vēl tā kā nav īsti sākusies. Nu, labi, tur žiguļu kauss ir sācies un kaut kas. Bet tā iepriekšējā sezona tā kā ir beigusies riktīgi. Savukārt, ir puiši, kas grib izluncināt rokas, kājas un, kā saka, dušu piesiet. Tas ir kaut kas cits. Nu, tāpēc viņi dodas uz sacensībām ārpus Latvijas. Un labi viņiem ietklausies. Mūsu paši ventspilnieki, offroadisti, Igors Koks, Rudolfs Koks un Āris Pīķis aizbrauc.
Kā tu domā, uz kurien? Uz Portugāli. Nav tālu, jā, Nav tālu, bet tu esi silts. Klausies, bet nu cik prestīžas sacensības tur notiek? No 8 valstīm ļoti spēcīgi braucēji sabrauc un piedalījās izturības tādā, tā kā var teikt, braucienā ar šiem te bezceļu dāmpiem. Viņi tur vai piedalās jau sen jau? Jā, nu mūsējiem ir labi rezultāti. Tur 5. gadā, 8. gadā tur dāmas ir braucis un Saukāns ir braucis ar Oskāriem. Tā kā rezultāti mums ir bijuši labi, bet šie ņem un 3. vietu paņem T1 klasē. Nu, tas ir ļoti labs rezultāts. Pie tām viņi 6. finišēja absolūtajā vērtējumā. Tā kā, tas ir super, un viņi vēl varēs pierādīt to, ka mazā Latvija, lai mazā Latvija, bet rūts un bezceļu braucēji mūsēji ir topā ne tikai ar elektromašīnām šobrīd, tā kā vispasaules līmenī. Nu, lūk, par starptautiskiem sasniegumiem vēl mazliet piebilstot. Vēl viens zīmīgs fakts. Mūsu pašu Konstantīns Calko, par kuru mēs ļoti daudz jau esam runājuši, aizbrauc uz Rotax Max Challenge Grand Finals sacensībām Algarves trasē Portugālē. Arī Portugālē. Un kā domā, kā viņam tur gāja? Biežāk jābrauc uz Portugāli. Vai ne? Man liekas, tur viss notiek. Man liekas, latviešu braucējiem vispār jābrauc biežāk ir tā kā sportot uz to Portugāli. Nu redz, diezgan lielā konkurencē, 72 braucēju konkurencē, DD2 klasē viņš izcīnīja 2. vietu. Oi, malacis. Konstantīns kārtēvreiz pierādīja, viņš ir ražots Latvijā, man tā gribētos teikt. Nu ko, un atgādājam vienkārši to, ka Konstantīns Calko šodien, lai kā arī nebūtu, starptautiskajā radikāla Masters Zero Series izturības sacensības seriālā ir izteinījis čempionu titulu. Tā kā, nu, es domāju, tur ir viss pamats domāt, ka mēs vēl par viņu dzirdēsim daudz labu, jauku lietu. Viņš, man liekas, arī tieši tāda Grand Prix, Rīga Grand Prix 1000 km sacensībās, viņš, man liekas, startēja tieši tādu... Tieši ar radikālu. Jā, radikālu, jā. Tā interesantā mašīnā. Tā kā Konstantīns Calko ir mūsu nākotnē autošosejā. Mēs daudz par viņu dzirdēsim un arī dzirdēsim šeit studijā. Mēs uzdancojam un pavisam pēc īsti. Vess Motors, Toyota un Ostas.lv piedāvā 101. rūts. No, 101. rūts, bet seniors gan nerūts. Seniors nerūts. Kas man tagad taustās meklē taustās. Nu, ir tas brīdis beidzot pienācis, kad atkal pie mums studijā ir redzami Ostas.lv darba rūķi, es pat teiktu tā. Nu, lai gan gudīgi sākot, diezko viņi pēc rūķiem, nu, neizskatās pēc rūķiem diezko, jā. Bet strādīgi gan viņi laikam tomēr ir gan, jā. Jo kādu laiku Ostas.lv vadoņiem Dānim Maldutim Raivim Ērmanam pavisam nebija laika, lai pavisoties pie mums 101 rūts un kaut ko jaunu noderīgi pastāstīt. Gan mums, gan mūsu klausītājiem un skatītājiem. Nu, ko tad viņi tādu par šo laiku sadarījuši? Vai sadomājuši? Tad viņiem arī šodien jautāsim. Labvakar, Raivi, labvakar, Daini. Labvakar. Dzirdējāt, viņi ir tiešām studijā. Tas nav ieraksts. Tad mums kādu laiku nav bijuši reāli jaunumi no Ostas.lv. Ar ko jūs par šo laiku esiet nodarbojušies? Nē, nu ir, mēs jau stāstījām sen jau. Nē, tu jau tikko pateici, ka mēs īstenībā strādājām. Nu jā, mēs stāstījām par to, kā mēs nodarbojāmies ar to, kas strādājām. Jūs nodarbojāties? Kā jums gāja? Un kā jums iet tagad? Nu, mums krievis brīnišķīgs teiciens ir, kā cik daudz visiek. Super. Tā, nu, es saprotu, viena svarīgā ziņa šodien ir tā, ka mēs tā kā beidzot tā, nu, riktīgi ar pilnu švunku varam pateikt, ka Ostas.lv beidzot ir tīmeklī, tajos kanālos un nonācis pie tautas vēl tuvāk. Pastāstiet varbūt par to, cik tuvu tad jūs esat tai tautai. Tas ir riktīgi svaigs pasākums. Tikko paši pastījāmies kompī, tur viss notiek, viss ir. Mēs tur esam. Tad mēs tur reāli esam, jā, mēs Daini īstenībā domājam par to, ko lai tā baigi pastāst. Tur mēs esam tik nereāli sociāli džeki, ka mēs vienkārši tā baigi guru neesam visā tiem lietā, bet, nu, fakts ir tāds, ka mēs esam gan draugos LV, mēs esam Facebookā un mēs esam arī Twitterī. Tā kā Ostas.lv, kā tie saucās, konti, profili. Gan, visur meklēt un visur kaut kas tur notiksies. Tas nozīmē to, ka teiksim, Twitterī jūs komunicēsiet, tā teikt, uz karsto, jā, tas ir, ka varēs uzdot savu jautājumu uzreiz saņemt patiešām un tā tiešām ātri atbild. Tā tas notiksies. Tur pa lielam ir tāds, ka Twitters, vispār saprot, ka Twitters ir tāds karstais, tāds ziņojuma dēls, apmēram, uz kur var tā ātri norēģēt. Jūs tā arī reaģēsiet. Lietā, jā, mēs tā reaģēsim. Reaģēsim un mēģinās gugurīs atšķirīt pa tam vidam, jo tas ir paredzēts tam, kad, piemēram, Daugavpilī Jūrmalā nedrukā aparāts, nedrukā automāts. Kam lai tagad pasaules svētdienā 4 no rīta, bet, ir jāgaida
polise 2 minūtes un 46 sekundes, nu vienkārši vāks. Viņš nevar izturēt to, kur tā, lai to uzrakst. Twitterī. Jā, un ots.lv jau 4:02 momentā 4:02. 4:02, jā, viss sačinīgi. Jā, visi kārtībā. Ok, super, to es saprotu. Vai gribētu dabūt to atgriezenisko saiti, jo tie pašiem liekas, viss gan jau ir baigi labi, bet tad šīs lietas droši vien sociālos tīmekļos parādīs to, vai mēs tiešām, mums viss ir labi un mēs esam tur, kur jābūt. Viena tā galvenā lieta, ka cilvēkiem parasti ir grūti piezvanīt un pateikt kaut ko. Labi. Tā no sirds, tā pēdējās lielās. Jā, arī visā, tā, komunicēt patiešām ir savādāk. Uzrakstīt. Tur visi var visu. Un tad mēs arī baigi ceram arī šito visu dabūt reāli, lai arī būtu arī. Viņi ir forši džeki, viņi tiešām ir forši džeki. Tu tikai tagad uzzināji? Nē, es tā vienkārši tādu filozofijas domāju. Malači. Par tiem sociālajiem tīkliem runājot, kādu laiku apakaļ mēs gan īstenībā senioru vadīt apsvērām tādu iespēju ar jums, ka mēs varētu tajā radio 101 Rūts ēterā tās varbūt aktīvākās tēmas vai lielākos kreņķus parunāt un apcerēt un atbildēt kaut kādiem jautājumiem. Vai to mēs varēsim izdarīt, vai tas tā reāli būs? Jā. Tā doma tāda arī ir, ja tiešām būs mums kreņķi un būs lietas, pa ko runāt. Vai arī labas lietas. Jā, uzklausīsim un īstenībā tas būs ļoti labs sarunu temats mums arī turpmākiem raidījumiem, lai mēs arī ēterā varētu izdiskutēt. Pa lielam tur rakstīt to, ka mēs esam baigi foršie, baigi labie un paši jaukākie, tu pa lielam mēs arī tāpat. Nerakstīsiet, mēs to zinām arī tāpat. Ko rakstīt? Tur vajag rakstīt to, kas kaut kas nepatīk, kaut kādu lietu, kur mums vajadzētu reāli uzlabot, kaut ko izdarīt, tas būtu vienkārši super, jo mums jau pašiem tajā savā iedomībā jau nezinu, kur vairs likties. vēl jau latviešiem tāda lieta, viņi vienmēr kaut ko izdomā. Teiksim, kā tas ir kaut kas, bet viņš izdomā kaut ko vēl. Varbūt arī var klausītājs skatītāji tieši šajā ziņā, dalīties savās zināšanās, lai zinātu, ko viņi ir atkal jauni izdomāja. Vai arī ko nedarīt, teiksim. Tas jau zinām, ko noteikti nevajag darīt, tā ir pus no uzvaras. Man vēl viena lieta ienāca prātā domājot par ots.lv un vispār par to lielo ēteri. Tad tas, kas man senjor ļoti patīk, ka patiesībā Raivis ar Dainu dara visu iespējamo, lai viņiem garām pašmaukt nevarētu, nekādā variantā, jo, piemēram, droši vien ir cilvēki, kas nelieto Facebook vai Twitter vai vispār internetu nelieto, gan jau ir. Tad radio, tā kā viņi klausās, tad nav vispār nekāda varianta. Tā kā prieks, protams, par to. Tieši tā, jā. Es domāju, godīgi sakot, ka gan mums arī, jā, kāpēc ne, un arī cevišķi mūsu klausītājiem un mūsu skatītājiem, vienkārši noteikti patīk dažādi konkursi, jā. Ots.lv tad šajā ziņā kaut ko es tā ceru, darīs tā kā lietas labā, arī, jā. Aini? Jā. Protams, kur Ots.lv bez konkursa un konkurss sākās rīt. Tad ir jau. Jā, un principā, ja tavā īpašumā ir auto, tad īstenībā tas konkurss droši vien ir priekš tevīm. Un tie noteikumi, ko mēs laižam augšā, ir pirmām kārtām vajadzētu sekot mūsu lapai, respektīvi Draugos LV, Facebookā LV, tad arī pievienot savu auto fotografiju, respektīvi aicini pēc tam arī balsot par savu auto, par savu iesūtīto bildi, un varbūt tieši tu būs tas, kas vinnēs Otstu uz gadu 100 latu vērtībā. Konkursiņš ir īstenībā uz nedēļu no rītdienas līdz 12. Tad diezgan fiksi tas viss jādara. Tas ir tēma, bet citu daudz darba, paņem nofočē savu autiņu, tas ir tik kilometrā. Jūs kaut ko vēl vienkāršāk izdomāt, vienkārši nevarējāt, ne? Vēl vienkāršāk kaut ko izdomāt? Jā, nofočē autiņu, jā, vienīgais, jāizspringst ar to balsojumu. Vēl vienkāršāk varējām vienkārši iedot tāpat kaut ko. Jā, tas ir vēl, tas nav vienkārši varbūt kaut ots, tas aizbraukt nofočē to mašīnu, piemēram. Tur jābildē. Bet tur droši vien tā, ka jo, teiksim, interesantāk, jo tu tā nofočē, jo vairāk būs balsotājiem. Sekotāji un vēl kaut kas. Protams, ja kādam ir absolūti zeltains Lamborghini, tas nezinu, vai kāda interesēs baigi. Nē, tādas lietas vispār nevienam neinteresē. Dažiem interesēs. Veco Moskviču, piemēram. Cik varētu būt apbalvošana, teiksim, tā vecam Moskvičam? Cik, tur pa 100 latiem mēs viņam varbūt 100 gadiem varētu ideāli. Ņemot vērā, ka viņš stāv motoru muzejā, piemēram. Un vienīgais, no kā viņam jābādās mazu bērnu pirksti. Klau, turpinot to konkursu tēmu, tad es gribu tādu finālu mazliet uztaisīt, lai ir skaidrs. Tad schēma pavisam vienkārši. Tev ir automašīna, tu viņu nofotografē, tad tu uploado šo te bildi Draugos LV vai facebook.com. Jā, un attiecīgi aicina savus draugus par viņu balsot. Jo vairāk balsu saņem, jo lielāka iespēja, ka var uzvarēt konkursā un saņem balvā Otsta apdrošināšanu no Otsta.lv uz veselu gadu līdz 100 latiem. Super!
Nu, jums ir baigā taisnība. Un mēs būsim 101 rūs tie, kuri paziņos to, jā. Drīkstēsim? Mēs seniori izdarīsim vēl vienu lietu. Patiesībā mēs šo dienu varētu atzīmēt to 5. decembri kā tādu mūsu ģimenes socializēšanās dienu. Socializēšanās dienu, jo redz, mēs klausot drīzāk vai sekojot ots.lv, piemēram, arī esam socializējušies. Un tad mēs droši vien stutēsim, kā vien varēsim to visu lietu, lai tad arī jūs varētu stutēt mūs un visi mēs tad pa to kanālu stutēsim viens otru. Pilnu klāpu. Īstenībā jau ir tā, ka tas jau no senioru reāli sākās pasākums. Nu, ar to ideju par to, ka portālā vajag to e-pastu ar tiem jautājumiem, kurus starp citu mēs arī tur esam iebūvējuši iekšā. Viņš tur ir, tiem, kas galīgi negrib socializēties, pilnīgi noteikti nē, un arī piezvanīt nevar, un, neko nevar, nē, bet viņi var atrast otstas.lv, var atrast internetā, un tad labs pašā apakšā ir info@otstas.lv, ir e-pastiņš, kurš tur normāli savienojas uzreiz ar katru e-pastu, kāds no kuram datorā tur ir, un var nosūtīt visu arī caur turien. Un pateikt savu sāpu. Jā, savu sāpu arī caur turien. Vai tieši tādēļ savu prieku? Kāpēc gan ne? Jā, tikpat labi rots var saistīt arī prieks. Ots.lv klients ir ļoti apmierināts klients. Tā es gribētu teikt pašā galā visam. Es domāju gan, jā. Šodien vispār bija vērts, ka jūs tur pastrādājat kādu brīdiņu, ka jūs nebijāt, bija vērts, nenoliedzam, visi kārtībā, bet tagad toties atkal dara pilnas rokas, es ceru, ka mēs arī nākošā raidījumā jūs redzēsim, mēs runāsim atkal par interesantām lietām. Es domāju, ka ir sakrājies. Jautājumi būs viennozīmīgi. Es domāju, ka mūsu klausītājiem, skatītājiem, ne tikai mūsu, bet arī vispār skatītājiem, klausītājiem. Galu galā nākamā trešdiena noslēdzās šis te konkurss, ots.lv konkurss ar autobildēm. Tā ka, tieši būs apkārt vesela nedēļa, un mēs arī droši vien uzzināsim tajā trešdienā, kurš tad ir tas uzvarētājs. Tas lielais ierūcēns. Ok, paldies, un tad, ko tiekamies nākušā raidījumā? Obligāti. Lai veicās. Atā. Čau. Radio 101. Reiz dzīvoja 3 ļaundari – Čakaris, Besis un Kreņķis. Viņi rija visu labo cilvēku laiku un priecājās redzot, kā ļaudis čakarējās, mēģinot apdrošināt savus auto. Taču 3 kaitniekus pamanīja otstas.lv. Komanda ar ērtiem un labiem risinājumiem auto apdrošināšanā. Tagad cilvēkiem klājas daudz labāk, jo apdrošināt savu auto otstas.lv ir ātrāk, ērtāk un mierīgāk. Ienāc www.otstas.lv un dzīvo zaļi. Mēs mākam rūkt, bet vai tu māki? Nofilmē, kā tu, tavi draugi vai visa ģimene kopā rūc un ielādē video YouTube. Līdz 16. decembrim atsūt mums video linku uz Twittera kontu @radio101 rūc. Un iespējams tieši tu tiksi pie galvenās balvas. Asus portatīvā datora no interneta veikala 220 LV. Bet tas vēl nav viss. Mēs izvēlēsimies 3 labākos, kuri piedalīsies finālā. Šeit, Radio 101 studijā. Visu izšķirs rūciens. Otrā vieta saņems balvā OCTA polis 6 mēnešiem no otstas.lv, bet 3. vieta tiks pie O-kartes interneta datorā. Lai jums labi rūc! Var kā mēs tā solīdi bez rūciena ienācām. Studēt bez rūciena. Rūcam tālāk. Ja mēs atceramies, tad jau, mēs māksim, vasaras beigās, ja mēs jau runājam par to, ka, tā laikā tās bija kaut kas līdzīgs baumām, gudīgi sakot. Atceramies. Bet tomēr, iespējams, ka Latvijā notiks IRC rallijas tad, laiks gāja, tautu cepās, orgi klusēja, protams, tikai rudens pusē, tad gāja vaļā. Pie mums Latvijā tiešām notiks viens ritīgs starptautisks rallijas. Eiropas čempionāta rallijā 2012. gada 2. posms. 13. Atvaros 13. Sorry. Ok, tad, protams, kā pie latviešiem, nāca cepiena, kas 2. vilns. Kas tad tur būs, kas tad tur sanāks, priekš Latvijas, manuprāt, ir pilnīgi absolūti normāla parādība, tur nekāda problēma. Mēs 101 rūtas vienkārši neiesprīgām. Pačikojam, kas tad notiek, pagaidījām, kā tās trakās skaistlības visas tā kā norimst, un visi, gan skeptiķi, gan īstie fani, pierod pie domas. Jā, Latvijā tiešām notiks Eiropas rallija čempionāta posms, un tagad mēs varam mierīgi un par tādu, tiešām pa lietu aprunāties ar šī rallija galveno organizatoru Raimondu Strokšu. Vakar, Raimond. Vakar. Prieks var redzēt pie mums studijā. Apusē. Jā, kur bija un kā tas bija, ka tu reāli uzzināji, vai, saprati, ka, rallijas būs? Kā tas bija? Kur tas bija? Strādāju pie tā projekta jau 4 gadus, bet tāds īstais brīdis, kad tas viss sakustējās, bija pagājušā gada Ziemassvētku, kad es saņēmu uz saviem vienu no vairākiem 100 e-pastu, ko es biju sūtījis uz Eirosporta atbildi, un tas brīdis, ka viss sakustējās, bet, Bet tā, ka tu zināt, ka būs, Jā, būs. Oktobra sākums, pats oktobra sākums. Faktiski tikko kā. Jā. Tas bija tas brīdis, kas 100%.
Bet, Raimond, tas laika posms faktiski pat priekš Latvijas mēroga rallijiem patiesībā bija diezgan īsi, lai tik lielu sacensību sarīkot. Kā tu jūties tajā brīdī, jo tā atbildība ir ne tikai šādas sacensības organizēt, bet arī šī te laika norma, lai iekļautos un vispār to visu darbu izdarīt. Un es pieļauju, ka, droši vien, ka atšķirība ir liela starp, teiksim, tāls rallija organizēšanu. Tā ir pareizi, tu saki, ka laika nav daudz, es gribētu teikt, un, protams, ka es būtu ļoti, ļoti vēlējies strādāt jau pie šī te projekta ar pilnu gāzi no jūnija, bet apstākļi tādi, kādi viņi ir. Un mēs viņiem pielāgosimies. Protams, mazliet vairāk darba stundas, bez brīvdienām un tā tālāk, bet mēs to izdarīsim. Ne vēl kādu 8. dienu klāt, un viss būs pilnīgi kārtībā. Jā. Tieši tā, jā. Teiksim tā, tagad jau tiešām tā kā laiks ir palicis, patās jau ļoti maz. Vai tagad ir tā, ka viss ir jau izdarīts, jeb ir kādas, teiksim, tādas ļoti aktuālas lietas, kas vēl jāizdara? Nē, patiesība ir tāda, ka pamats ir uzbūvēts, kā es saku, tagad mums jāapkrāmē tā māja ir ar smukumlietiņām, dekorācijām. Pamats ir labs, stabils, trasa ir uzbūvēta, dokumenti ir izveidoti, mēs zinām pa lielam, kas, kad, kur notiks. Tagad atliek visu šito atlikušo periodu, sakārtot mazās lietas, sakārtot, lai visas lietas notiktu īstajā brīdī, tad, kad viņām jānotiek, lai visi cilvēki zinātu, kas viņiem jādara. Tas ir tas, kas mums ir atlicis izdarīt, bet tas pamats, mēs zinām visu, kas, kā, cikos un kur notiks, un tas ir daudz. Tu tieši aizskāri Raimond tēmu par to, cik un kur, kas notiks. Redz, ne tikai man, es domāju, un senioram, bet ļoti daudziem, kas mūs šobrīd redz un dzird, un ļoti daudziem, kas interesēs par ralliju, tik tiešām interesē, pa kurien tad būs tie rallija ceļi nākamgad Eiropas rallija čempionāta posmā. Skaidrs mums ir viens Liepājas apkārtne, Ventspils apkārtne, bet tur es domāju, pat Latvijas sportistiem ir ļoti daudz nezināmā. Tad varbūt tu mums vari pačukstēt, mazliet un vismaz to virzienu iedot, lai mums ir skaidrs. Jā, zin kā, ātrumposms varbūt es gluži nesaukšu, jo tad varētu šī brīvdienās jau paredzēt diezgan lielu iepazīšanos, bet ir vislabākie ātrumposmi, kas mums ir. Lielākā daļa koncentrēta Liepājā, tad caur Kuldīgu, un mēs aizjām uz Ventspilu. Un pa lielam es gribu pateikt, ka visi ātrumposmi ir braucējiem braukti, vienīgi vasarā. Ziemā nav braukts absolūti neviens no šiem ātrumposmiem, ir ceļš ar lielajām naglām sporta režīmām. Jā, Kurzemes pusē tā nav bijuši līdz šim, jā. Vai kāds tāds super special posms arī būs? Ir viens, jā. Ir tāda avantūra, ka tiešām īstais vārds ir avantūra, bet, ja izdosies, būs ļoti, ļoti skaisti. Patiesībā mēs brauksim lejā pa Lemberhūts kalnu ar sporta automašīnām, ar tramplīnu. Tas būs, es domāju, ļoti iespaidīgs skats, ļoti iespaidīga bilde, un tur gan skatītājiem, gan visiem būs vienkārši fantastiska vieta, un tas kalns būs izgaismots, un tam ātrumposmam ir jābūt ļoti, ļoti skaistam. Viņam ir arī jāsakrīt mazliet kārtīm, lai viņš notiktu. Protams. Ir jābūt tiešām labai ziemai, un tad viņš notiks. Punktu, jo sagatavošanās darbi visi ir izdarīti, ātrumposms jau pa lielam ir uzbūvēts, tramplīns gan bišķi vīri bija pārcentušies, es uzgāju uz ātrumposmu, uzgāju tai pusi kalnā dūļos uz tā tramplīnu, teicu, nevīri, taisam uz pusi lēzenāk. Raimond, es ceru, tu zini, kas ir tas īstais cilvēks, par ko Latvijas rallija aprindās runāt par ziemu. Tev uz Gulbens pusi jāizbrauc. Jā, protams, tas ir vecs labs ieteikums, tieši bet šodien es saņēmu vienu labu zvanu no Liepājas un pateica man tā, ka mēs ar smagajām mašīnām no Liepājas sniegu nebijām sen veduši ārā, un viņi to dara visu dienu, tā kā, visi iet pareizā virzienā. Starp citu, tieši par šiem te reģioniem Liepāju un Ventspilu runājot, vai bija viegli pierunāt, jo tā vien izklausās, ka tagad, ka viņi ir sapratuši, ka tā lieta īstenībā rulē, tad tagad pa visiem 100 izliksies. Piemēram, es nezinu, Liepāja droši vien, tur otrs sesks, es domāju, baigi neprekojas. Vecais rallija buks, tur visi kārtībā, jā. Kā vispār gāja to lietu? Jā, Liepāja rallijs ir jau daudz gadus, un tur absolūti visi saprot, par ko mēs runājam. Mēs aizbraucam, pastāstām, ka ir rallijs, bet, būs viņš dažas reizes lielāks, nekā mēs esam pieraduši. Tur salīdzinoši cilvēki ātri aptvēr tos apjomus un pieņem šo faktu, tad Ventspilī gāja mazliet grūtāk, bet es varu pateikt to, ka uz doto brīdi Ventspils tik ļoti novērtē šo pasākumu un ir tik ļoti profesionāli iemetušies, es gribētu teikt, šajā pasākumā, ka vienkārši cepur nost, jo pat cik Ventspils organizē daudz liels pasākumus visādas. Viņi visu tur dara profesionāli, tas ir tiešām. Un super, tur ir
tur ir viss strādā tā kā pulkstens un ļoti, ļoti liels prieks pa Ventspili. Izskatās arī, ka tu ne tikai tādas kārtīgas rallijas māku uzbīdīt. Izskatās, ka Raimonds Strokšķi ķeries klāt arī pie prāmu satiksmes bīdīšanas. Ja? Ko tu tur esi sadomājis ar tiem prāmiem bīdīt? Ir tāds fakts, ka nākamajā nedēļā pēc mums Zviedrijā ir pasaules rallija čempionāta posms, un tas ir ļoti, ļoti svarīgs fakts. Un mēs ļoti uz to faktu strādāsim. Mēs ļoti gribam atvilināt pie mums VRC vadošās komandas, lai izmanto mūsu ralliju kā treniņu platformu. Tas ir vislabākā iespēja, ko viņi var izdarīt. Un patiesībā fakts ir tāds, ka janvāra beigās notiek rallijas Monte Carlo, kas ir asfalta rallijas, un tad visas šīs te komandas ar visiem saviem vilcējiem dodās uz Zviedriju, un Latvija ir pilnīgi pa ceļam, nav pat līkums jāizgriež. Ja? Un braukt no asfalta rallija uz ziemas ralliju, un pa ceļam ir ļoti labi ziemas rallijas, un kāpēc nē? Vienīgā lieta, kas bija ārkārtīgi svarīga, raiti un ātri nokļūt pēc tam Zviedrijā. Tad šobrīd izskatās, ka būs viens prāmis Ventspilī svētdienas vēlā vakarā, kas mums ir vienkārši tā kā naglē uz galvas. Desmitniekā, es teiktu. Visas vietas rezervēts jau, viss kārtībā. Kolosāli. Klau, es zinu, ka bija lielā preses konference par Eiropas rallija čempionātu posmu, arī Antonello Lodeletī bija pagodinājis ar savu klātbūtni un stāstīja par saviem iespējām, par to, ko viņš redzēs un par paveikto. Bet sekojot patiesībā tev un tavām aktivitātēm tais pašos sociālajos tīmekļos, pamanīju tādu ziņu, ka vēl dažs labs no Eiropas rallija čempionāta organizatoru komandas bija ieradies Latvijā. Tad stāst, ko tad viņi te labi sadarīja un kur jūs labi pabraukājāties un ko viņi redzēja. Jā, bija tā, ka pagājušajā nedēļas 2 dienām bija atbraukuši mums 2 cilvēki no Eurosport, kas ir atbildīgi par televīzijas raidījumu tā kā izgatavošanu. Tas bija Rois Gilberts, kurš tieši par pašu raidījumu, par operatoru izvietojumu vispārējo, un bija Žans Piers Nikolā, kurš patiesībā ļoti leģendārs cilvēks, kurš ir atkal vairāk pa sporta sadaļu. Tad viņi 2 bija atbraukuši sastādīt filmēšanas plānu. Aizbraucām līdz ātruma posmiem, parādīja viņam Liepājas Ventspils pilsētas, visas telpas, visas lietas, servisparks, visu. Izbraucām caur Kuldīgu, apstījām tur mazo remote service punktu, parādījām visas vietas un braucām uz ātruma posmiem, kas bija pats svarīgākais. Žans Piers Nikolā ir bijis Peugeot komandas vadītājs vairākus gadus. Viņa komandā brauca Gronholms, Delacours, Loiks un Richards Burns. Viņš ir redzējis visu pasauli, visas pasaules rallijas, un viņš 2 gadus jau strādāja Eurosportā, vai pat, ja ne visas 3, un viņš ir redzējis arī visas Eiropas rallijas. Un tas viss, ko viņš man pateica ātrumposmā, es biju vieglā šokā. Pēc pirmajiem 500 metriem mēs pirmajā ātrumposmā jau nobraukuši tieši 500 metrus, viņš pret mani pagriezās un tā savā franču akcentā viņš paprasīja, Raimond, ja visi ātrumposmi ir šādi, tas ir briljanti. Vienkārši viņš ir īsi un konkrēti. Es domāju, labi, nekas, skatīsimies, kā būs. Aizbraucām uz vienu ātrumposmu, kur es uzskatu, ka šis ir labākais mūsu rallija ātrumposms. Tad vispār nāca tāda ģeniāla frāze, ko es nebiju dzirdējis tādu vispār rallija aprindās. Viņš brauc, respektīvi viņš sēdēja pie stūres, tad šis Rois Gilberts viņam blakus, viņi tur atzīmē labākās vietas, kur izvietot operators, brauc pa to ātrumposmu. Viņi tā franču valodā visu laiku komunicē savā starpā, es tur īpaši neiedziļinājos, tad galvenais teica, te pa labi, te pa kreisi. Un vienā brīdī viņš tā braucā, tāds sajūsmināts, pagriežās pret maniem uz aiz, un viņš saka, Raimonds, if this stage was a music, it's Mozart. Franču akcents. Es iztulkošu. Ja šie ātrumi būtu mūzika, tad viņš būs atcerējis Mozarts. Jo viņš saka, jums ir fantastiskākie ceļi. Viņš saka, es esmu redzējis visu pasaulē, un jums ir visas iespējas uztaisīt vienu no labākajiem ralliem pasaulē. Un viņš zvanīja visiem uz Eurosportu, viņš saka, mums ir jāsasauc preses konferences, mums ir jāstāsta komandām, kas mums te vispār ir priekšā. Neviens to nenojauš. Un es biju patiesībā ļoti, ļoti pārsteigts. Mēs te dzīvojam, visi pieraduši, ka mums ir ātrums ir patās. Tieši tā. Visiem viņi ir apnikuši, taču tu pats zini. Viņi aizbrauc vienkārši sastādījuši ļoti labu plānu, viņi aizbrauc vienkārši sajūsmināt. Jā, par dalībniekiem. Mēs, protams, visi ceram, ka redzēsim veselu virkni gan bijušos, jau bijušos IRC, teiksim, braucējus, gan Eiropas čempionāta braucējus, top braucējus. Vai tev palīdz, teiksim, tā pieredze, kura ir, no šī, teiksim, čempionu rallija tāls, ja tu var piesnīt, teiksim, džekiem tur pateikt tā vienkārši, klausies, mums te tāds foršs rallijs, tagad top, davai, atbrauc, pabrauc. Kā ir ar tiem? Kontaktu saraksts ir iespaidīgs, jā, un, protams, mēs viņus visus uzrunāsim. Ir jāpiezīmē tas mazais faktiņš, ka mēs esam pilnīgi jauns ēras sākumā,
Un absolūti neviens nenojauš. Es tik saņemu ļoti daudz e-pastus, un es jūtu, ka komandas šobrīd izšķirās, kur braukt, strādā ar sponsoriem, stāda savus grafikus, un e-pasti ir tiešām visādām interesantām valstīm nāk, ja. Tas, kas būs, to mēs redzēsim tiešām tajā brīdī, bet katrā ziņā, es no savas puses un man komanda no mūsu puses, kad visi, ko mēs varam, labākos braucējus atvilināt, kuriem būs iespēja, tos mēs viņus te dabūsim. Tad prognozīt, teiksim, tev, cik varētu 20, 30, 50, 100? Automašīnas kopā? Jā, es domāju, tieši Eiropas čempionāts šī ieskaitē. Tieši. Es domāju, ka Eiropas čempionātā mēs plānojam savākt startu no 60 līdz 90 mašīnā. Iespējams. Tas ir tikai Eiropas bez komentāru. Starp citu, vēl ir kādas atšķirības, teiksim, es zinu, ka Latvijā mums ir pieņems, ka džeki piesakās, ja ne pēdējā dienā, tad rallī dienā, vai ne? Vai nav tā, ka šī tik liela mēroga sacensībās, šī te dalība ir jāapstiprina daudz laicīgāk, šīs te dalības maksas un tam līdzīgi. Kā tā procedūra notiek? Jā, Starptautiskajā automobiļu federācijas noteikumi mums, kā organizatoriem, uzliek pa pienākumu pieteikšanās termiņu uzlikt ļoti ātri pirms sacensībām, jo starta saraksts neapstiprina vairs vietējie cilvēki. Tas atkal jāsūta uz Starptautiskā automobiļu federāciju. Arī pat Latvijas rallija čempionāti ieskatē? Nē, Latvijas rallija čempionāti. Pa Eiropu, jā, un pieteikšanās beigsies janvāra vidū jau, bet es domāju, ka tādu aptuveno skatu uz dzīvi pa kādiem procentiem 60 mēs jau redzēsim pašā janvāra sākumā, jo mēs esam iedevuši krietnu atlaidi tiem, kas pieteiksies laicīgi. Līdz 1. janvārim tādu ievērojam atlaidi. Tā kā, es domāju, ka tās komandas jau, kas zina, ka brauks, viņas noteikti pieteiksies laicīgi. Bet runājot tieši par jaunumiem no jūsu puses, tad es esmu vēl vairāk lietas kursā un pamanīju to, ka tāds baigais burziņš par biļetēm iet vaļā. Es tā saprotu, ka kaut kas jau noteikti tā virzienā. Jā, mēs šonedēļ patiesībā palaidām biļetes tirzniecībā un esam tādu jauku komplektiņu uztaisījuši, manuprāt, jau, kur ir biļeti, kaklenta, uzlīmīta un vēl šāds tāda informācija sapakot un mūsu vēlme ir padarīt to pasākumu vietējiem iedzīvotājiem pieejamu par saprātīgu cenu, un tieši tāpēc šobrīd līdz gada beigām ir iespējams nopirkt biļeti par 10 latiem, kas, manuprāt, priekš Eiropas rallija čempionāta ir ļoti pieņemama cena. Un vienīgais, kas ir jāizdara, ir jānopērk viņu tagad. Un es domāju, ka cilvēks zina, kad grib redzēt patīk autosports, un jebkuram, kas patīk autosports, ir jāredz šis pasākums, vienkārši nopērciet tagad. Viņš varēs pat tādu pašu cenu pārdot, tic man, pēdējā brīdī pilnīgi bez problēmām. Un vienīgais, kas ir jāizdara, jānopērk to tagad, un, jo janvārī biļetes cena mainīsies, un pasākuma dienā viņa mainīsies krietni pat pa 45% nekā šobrīd. Mīļie Ziemassvētku dāvana, jums jau ir jau patiesībā tā ir ļoti laba Ziemassvētku dāvana. Mums ir vēl pāris suvenīru mājaslapā, mēs esam uztaisījuši tādu suvenīru veikalu, tā kā tur var sapakot tādu vēl kopā ar cimdiem šāli, vēl kaut ko jaku ar rallija logo un uzdāvināt. Gatavs Ziemas rallija. Fānu komplekts, tieši tā. Par Eiropas čempionātu posmu Latvijā mums tagad viss būtu tā kā īsais ievads, vai mēs vēl par to runāsim no viennozīmīgi raidījumos nākošā gada sākumā, bet tu esi Talsu rallija organizators, un es nevaru tev nepajautāt, jā? Tu tāds jauks, tāds datumiņš, tāds jauks, vai kalendārā tāds rezervēts. Saki man, kas būs ar Talsu ralliju? Talsu rallijas, jā, tā ir sirdslieta, un ilgi par viņu cīnījos, bet nebija mums īsti vietas kalendārā saistībā ar to, ka mēs jau aizņemam 2 čempionātu posmus Latvijas šī lielajā rallijā. Par to es atcerēšanās, ne šodien. Jā, līdz ar to bija mums, tā kā, mums nebija vietiņas, ilgi tur nebija, bet šobrīd ir sakrits tā, ka Latgales rallijas nonāca tādos apstākļos, ka viņš bija spiests atteikties, vai izvēlējās atteikties. Es īsti nezinu tieši tos faktus, bet tā kā viņi nebūs kalendāra, ir šī te vietiņa parādījusies, un mēs esam mazliet uzdevuši galvenos jautājumus mūsu sadarbības partneriem, un mēs rītā zināsim 100%, vai tās rallijas būs vai nē. Rīt mums būs atbildes, un mēs par to pateiksim publiski. Tātad jūs dzirdējat, ciemē klausītāji un skatītāji, tad mums vēl ir cerības tomēr arī Talsu rallija ieraudzīt. Tals ir arī tā puse, tas kur ir... Tas būs vēl viens mazais sprintiņš, jā, tas būs vēl trakāks sprintiņš. Nē, es ar pilnīgi mierīgi pateikt to, ka pēc šī pasākuma Talsu rallija mēs taisīsim mierīgi elpojot. Es domāju gan. Nu ko, Raimond, to mēs tev un tavai komandai arī novēlam. Es ļoti ceru, ka mēs tiekamies drīz, un es ļoti ceru, ka pavisam drīz būs lieli jaunumi un skaļi vārdi sakarā ar Eiropas rallija čempionātu posmu Latvijā. Ceram. Lai veicās. Paldies. Čau. Radio 101. Reiz dzīvoja 3 ļaundari - Čakaris, Besis un Kreņķis.
Viņi rīja visu labo cilvēku laiku un priecājās redzot, kā ļaudis čakarējās, mēģinot apdrošināt savus auto. Taču 3 kaitniekus pamanīja Otstas.lv. Komanda ar ērtiem un labiem risinājumiem auto apdrošināšanā. Tagad cilvēkiem klājas daudz labāk, jo apdrošināt savu auto Otstas.lv ir ātrāk, ērtāk un mierīgāk. Ienāc www.otstas.lv un dzīvo zaļi. Mēs mākam rūkt, bet vai tu māki? Nofilmē, kā tu, tavi draugi vai visa ģimene kopā rūc un ielādē video YouTube. Līdz 16. decembrim atsūt mums video linku uz Twitter kontu @radio101rūc. Un iespējams tieši tu tiksi pie galvenās balvas. Asus portatīvā datora no interneta veikala 220 LV. Bet tas vēl nav viss. Mēs izvēlēsimies 3 labākos, kuri piedalīsies finālā. Šeit, Radio 101 studijā, visu izšķirs rūciens. Otrā vieta saņems balvā OCTA polis 6 mēnešiem no Otstas.lv, bet 3. vieta tiks pie O-kartes interneta datorā. Lai jums labi rūc! Klausies, skaties, piedalies! Radio 101. Vess Motors, Toyota un Otstas.lv piedāvā 101. Rūts. Jā, nu kā mēs tikko teicām mazliet apakaļ kopā ar Otstas.lv, ka mums šodien ir kas? Mums ir lielā starptautiskā socializēšanās diena. Nu tad socializējamies mēs arī. Mēs socializējamies. Tad ko tad mēs darām? Stāst tautai mierīgi un skaidri. Bet tu reklāmu dzirdēji? Nu, es tad dzirdēju reklāmu, bet visi man dzirdēja, visi dzirdēja reklāmu. Droši vien, ka ne. Vispirmā vārdām jau 101. Rūts, bet Rūts ne tikai radio viļņos un tā, bet Rūts arī šobrīd visos iespējamos, nu vismaz populārākajos plašsaziņas interneta tīmekļos. Tieši tā. Tā kā, nu, mēs esam socializējušies, esam mīļie draugi nonākuši vēl tuvāk jums, tiem, kam varbūt nav tas piemērotākais brīdis mūsos klausīties vai skatīties, tad, nu, vismaz izlasīt gan ir pa laikam kaut kāda iespēja. Attiecīgi, kas mums ir sanācis, ļoti interesanti, ka mēs vienlaicīgi kaut kā ar Otstas.lv čaļiem to esam sadarījuši. Tas pat ir jauki, jo kopā tomēr ir jautrāk un tā lieta tomēr arī rūc daudz skaļāk kopā. Tā kā, ko mēs īsti darīsim ar to rūkšanu tajos sociālajos tīklos? Nu, izstāst varbūt to, kur tad mēs varam redzēt to, kas ir jādara. Jā, respektīvi, kur mēs varam redzēt vispār, par ko mēs rūcam ārpus tā laika, kad mēs esam šeit trešdienās 6:30 vakarā. Tad, nu, jau zināmie tādi portāli kā Draugiem LV, protams, tad meklējam lapās Radio 101 Rūts, facebook.com, ja .com, tur arī var atrast, tagad jau arī var atrast Radio 101 Rūts stādaļu, jeb lapu, un arī Twitterī. Un Twitters droši vien būs tā spējīgākā, jeb tā, nu, daudz fiksākā un ātrākā komunikācija, un es redzu jau, mīļie draugi, jūs jau esat aktīvi, un jau saņemam labas ziņas par to, ka dažādas lietas, ko mēs darām, patīk cilvēkiem, tā ka mums tas ir papildus motivācija darīt vēl labāk. Nu, un attiecīgi, kas tad jādara jums, tas ir skatītājiem un klausītājiem? Un mēs nu neesam gluži nolēmuši nākt pie jums, šajā gadījumā sanāk, ka mēs nākam pie jums ciemos uz tiem sociālajiem tīkliem, un tad 101 Rūts ir nolēms, nu bez dāvanām, nu nekādīgi nevar atnākt ciemos. Nu, šajā laikā tas vienkārši nav labais stils. Nu tad attiecīgi tādā Ziemassvētku, tādā priekšvakarā pat varētu teikt, mēs esam nolēmuši, ka, redziet, ne tikai mums būs jārūdz, bet mīļie būs jārūdz arī jums, un tā lieta ir sekojoša. Mēs gribam redzēt, jeb dzirdēt, kā jūs rūcat, jo, redz, mums ar senioru tā lieta, nu, kaut kā pa 2 gadiem sanāk jau, nu, veļās, nu, ir, nu, seniori. Nu, kā kuru reizi, bet sanāk. Tieši tā, reizēm solo, reizēm duets, reizēm vēl ar Egonu trijotā, nu, tā. No, Egons ierēcās īpa vai jā, viņam atverās tas rūciens un tā, bet mēs gribam dzirdēt, mīļie, kā jūs rūcat, un to izdarīt. Un mēs ticam, ka jūs to varat. Protams, ka jūs to varat, tas taču ir pats par sevi saprotams, bet tā lieta, kas jums ir jāizdara, ir vienkārši jānofilmē ar jebkādu ierīci, kurai ir opcija kaut ko iemūžināt un pēc tam to kaut kur likt lietā. Iedabūt iekšā kādā. Jūs vienkārši iemūžināt, kā jūs paši, vai jūsu draugi, vai ģimene, mamma, tēti, klase, oma galā arī var parūkt. Un jūs iemūžināt šo te rūcienu, un tad jūs viņu ielādējat mums visiem zināmajā vietnē YouTube. Tad pavisam vienkārši. Ielādējam viņu YouTube, tad jūsu rūciens jau ir nonācis, tad teikt, nu tādā atklātā atmosfērā. Bet tas, kas jādara tālāk, šis te YouTube links ir jāatsūt mums, un jāatsūt mums uz Twitter kontu @radio101 Rūts. Ļoti vienkārši. Tad šo te YouTube video, kurā jūs rūcat, atsūtam mums uz @radio101 Rūts. Un tas, ko mēs darīsim ar senioru tagad turpmāko pusotru nedēļu, mēs cītīgi vērosim, kā jūs rūcat. Jo mēs 19. decembrī, jūs 3
labākos, nezinu, ašākos, pat atraktīvākos, visforšākos rūcējus. 3 gabals aicināsim uz studiju šeit pat. Elizabetes un Brīvības ielas stūrī. Un kas mums būs jādara šeit? Tas pagaidām paliek noslēpumā, bet vienu garu es jums varu pateikt. Nu, nepavēlti tas viss tā vienkārši tas rūcējs. Jo dāvanām ir jābūt kādām. Ir jābūt iespaidīgām. Nu, un viņas būs iespaidīgas. Un te nu ir tā lieta. Mīļie, jums ir visas iespējas tikt pie portatīvā datora Asus no internetu veikala 220.lv. 220.lv ir mūsu tādi lielie draugi šajā te lielajā rūcienā, un viņi tad nu dāvās viss, es neteikšu kādam rūcējam, bet viss rūcējam dāvās šo te galveno balvu Asus sportio datoru. Savukārt, 2. un 3. vietas ieguvēja, kā likums arī autosports sacensībās, starp citu, par ko arī šis raidījums lielākoties ir, nepaliek bez dāvanām. Un 2. vietas ieguvējs no mūsu jau tādiem sanākiem mazliet draugiem no otstas.lv 2. vieta iegūs apdrošināšanu 6 mēnešu garumā. Es domāju, tur nav ko piebilst. Vienkārši ļoti nodrīgi un praktiski dāvana. Ja kādam Maserati, piemēram. Tieši tā. Bet savukārt vēl viens mūsu draugs. O-karte. 3. vietas ieguvējiem dāvās balvu internetu datorā komplektu. Tā ka es domāju, ka tāds balvu grozs mums ir savācies, tāds pamatīgs. Šī ir viena tāda ļoti laba iespēja jums ne tikai tik pie balvām, bet pirmā kārtām iztaipītās balss saites. Un kas tad jums ir galvā jādara? Tikai viena vienkārša lieta. Es varētu nodemonstrēt, kā tas notiek, piemēram. Es tagad nerādīšu, ka es filmēju, bet pieņemsim, ka es tagad filmēju. Un tā lieta ir sekojoša. Nevajag pat ilgāk par 10 sekundēm. Vienkārši es iespiežu rek un saku čau. Mani sauc Oskars, un šitā es rūcu. Un stop. Un viss, un gatavs. Un tālāk, ko mēs darām? Vēlreiz tālāk, ko mēs darām? Šo video ielādējam YouTube, un šo YouTube linku atsūtām mums uz @radio101 rūc. Un mēs tad cītīgi sakosim līdz tam, kā jūs rūcat. Un jums ir 2 nedēļas laika. Pietiekam. Un mēs atgādinām to, ka to var izdarīt līdz 16. decembrim, lai mums vienkārši būtu laiks mazliet sagatavoties tam tiešās ētera rūcienam. Savukārt, pārējā laikā varat meklēt mūs gan Facebookā, gan Draugos LV. Un, protams, arī YouTube skatīties, kā rūc pārējie. Bez šaubām. Tieši tā. Ok, lai jums veicās, un tiksimies nākamajā reizē, bet mums ir kaut kāda maz informācija vēl par to, kas mums to pamazām mums ir, teiksim tā, vispār, gudīgi ir apnicis sev atkārtot par to, ka visu laiku, teiksim, tas laiks skrien nežēlīgi ātri, bet dažreiz, gudīgi sakot, tas maz nav tik slikti, jo kāpēc? Vienkārši tūlīt būs jaunais gads, un tūlīt arī jau stācīt būs jaunās 2013. gada sezonas pirmais rallijs, un rallijs būs Alūksne 2013. Tas kārtīgs foršs iesildīšanās rallijs lielajām rallijām, un, starp citu, pirmais Latvijas 2013. gada rallija sprint čempionāta posms. Un par cik jau tas pats nosaukums norāda, kur tad notiks rallijs Alūksnē, nu tad ir pilnīgi skaidrs, lai nu kur, bet Alūksnē būs kārtīgs ziemas rallijs. Un ceļi, kas par ceļiem tur ir. Tā kā jau rezervējam laicīgi 2013. gada 18. un 19. janvāri un dodamies uz Alūksnes pusi. Info starp citu par to, kad ir atrodama rallija un rallija sprinta Alūksne 2013 oficiālajā mājaslapā www.4rati.lv. Tur ir gan rallija gids, visu izlasiet un mierīgi saplānojiet. Starp citu, pēc 11. decembra tiks publicēts jau nolikums un sāksies sportistu pieteikšanās, un es domāju, ka dalībnieku būs daudz un būs interesanti dalībnieki, jo šis rallijs būs ļoti labs treniņš pirms Latvijas Republikas čempionāta sākuma un arī pirms Eiropas rallija čempionāts cik posma. Man liekas, ka Igauņi un Leiši arī atbrauks iemēģināt jauno sezonu, jo rallijas Alūksnes ir pirmais rallijs vispār nākošā gada sezonā Baltijā. Un ņemās alūksnieši tur nepajokam, cik sabot pat kaut kādu ceļu posmu tais pilnīgi no jauna tieši speciāli šim rallijam. Tā ir attieksme, to es saprotu, maleči. Tā kā atgādinu vēlreiz, ejam www.4rati.lv, iečekojam visu vajadzīgo info un sākam jau lēnā garā posties uz pirmo ralliju nākošajā sezonā Alūksne 2013. Mēs arī par to noteikti vēl stāstīsim. Ko, bet tas šodien laikam viss. Tieši tā. Lai jums labi Rūc. Toyota un otstas.lv piedāvā 101. Rūc. 101. Dzīvo šeit.